ir skats no tās puses. Kas šito tādu? Kāds skats? Kristap, vai sanāca atpūsties pēc spēles ar Čehiju, gan emocionāli, gan arī tāpat laikā sagatavoties astotdaļfinālam mentāli? Jā, protams, 2 dienas starpā tomēr pilnīgi pietiek, lai labi atpūstos, atgūtos. Un šodien jau mums bija treniņš, tā kā iekustamies atkal un rīt jau aiziet spēlēm. Čehiem tev otrajā puslaikā iznākot ārā bija tāda josta gurniem. Tas kārtībā labi jūties? Jā, un drusku uzsit gurnu, nekas traks un rīt viss būs kārtībā. Kristap, atceries pārbaudas spēli. Tev ļoti labs mačs pret Lietuvu un ļoti labi precizitāte no 2 punktu līnijas. Kā jāspēlē viņiem no tavu skatu punktu, lai uzvarētu? Kā jāspēlē pret Lietuvu, lai uzvarētu? Jāspēlē mūsu basītes. Mēs man liekas, turnīra gaitā esam sākuši bišķi ieskrieties. Tagad būtu laiks, tagad jau play-off sākās, tā kā mums ir jāmēģina arī būt tajā augstākajā punktā tagad. Un tā ir par to arī liecina. Vismaz uzbrukuma ziņā, man liekas, mēs esam uzsvēruši savu ritmu, savu kaut kādu drusku ātrumu vairāk, jo mēs tomēr iesākām ļoti kaut kā bez varbūt tiem daudziem trakajiem metieniem mūsu un tādu, ko mums īstenībā kādā ziņā arī vajag. Tā kā Dāvis un Džeki, kas var uzmest transitionā, es domāju, ka tas ir jāizmanto un jāspēlē ātri, jāspēlē agresīvi un kā komandai. Kāds tev tagad play-off klāt no jūtos, ka tas ir vienācis, ka no to vēl bišķi tur mazliet vairāk no sevis viss izspiež tagad, kad ir viena spēle un vai uzvar vai vēl mājās? Zini, kā arī tajā pašā grupu turnīrā, tur katra tā uzvara ir jānopelna un nav tā, ka mēs tur taupījāmies kaut ko vai kā. Zini, kā tomēr katra spēle ir sevišķi mūsu pozīcijā, ja ļoti no svara. Protams, ka tagad ir, vai nu tu uzvar, vai nu tu brauc mājās, un tad ir pavisam cits likmes, un to arī mēs ļoti labi apzināmies. Tā kā katrā spēlē ir pilnīgi katram jādod viss, kas mums ir, un tad jau mēs sadzīvosim ar rezultātu. Jauns Valančūns tev labi pazīstams cīņu biedrs un pretinieks. Kā ir pret viņu spēlēt? Kā tu izbaudi šīs 1-1 cīņas? Viņš ir normāls tēvains, ja godīgi tāds. Tas nezinu, cik viņam ir svars, bet viņš ir ļoti jaudīgs. Un mēs to labi apzināmies. Ar viņu būs jācīnās, Viņam ir viņa tās lietas uzbrukumā, kuras... Karls ir normāls. Viņš vēl vēla kafijā, es gribētu. Tā kā ar viņu būs jācīnās, un tas būs komandas darbs mēģināt un apturēt. Tāpat arī jāizmanto, ka viņš ir laukumā vienā un otrā galā, tā kā mēģināsim darīt. Kristap, pārbaudas spēlē. Jonu. Jāmēģina viņš nogurdināt, protams, ir un jāieliek situācijās un jāmēģina izdarīt tas, ko mēs varam izdarīt. Kristap, pārbaudas spēlēs viņi daudz spēlēja pick and rolls, Jokubaits sākumā tur diezgan daudz punktu samet. Tagad viņš nav, kā tavuprāt varētu mainīties tas viņa spēles stils, kad pazūd tāds izteiktākais ball handlers? Kādā ziņā es domāju, ka tā arī ir tāda brīvības sajūta pārējiem, Īsti jau vairs varbūt, viņiem tās ekspektācijas nav tādas. Un tikpat tajā pašā ziņā daudziem citiem pavērās daudz vairāk iespējas uzmest, kaut ko izveidot, nesatraukties, ka tur noraus nost vai kas. Tas ir kādā ziņā bīstami mums un iedot brīvību viņiem. Un to mums ir jābūt uzmanīgiem, mēs nevaram viņus uztvert, kad aptuveni tagad viņi nebūs tās pats spirits viņiem kā komandai. Tā kā es domāju, ka viņi būs tāpat jaudīgi un atdos visu un gribēs uztaisīt mums pārsteigumu. Kāds, tavuprāt, varētu būt tas viņa plāns aizsardzībā pret tevi? Redzējām pārbaudas spēlē Pležēvičs, daudz darbojās kā garais. Tagad, kad viņi spēlēja pret Somiju, viņi uzlika viņam virsū Normantu, kurš ir mazais, bet tagad ir traumēts. Vai ir kaut kādi potenciāli risinājumi, ja arī pret tevi tiek likts mazais? Uzreiz mēs ejam postupā, meklējam tev kaut kā tā? Protams, tas ir jādara. Mums tikai jāatrod pareizs taimings, pareizas situācijas, kaut ko super forsot. Mums arī nevajag, bet mums ir mani jāatrod, es teiktu, un tas ir jāizmanto, ja viņi tā gribēs spēlēt mums. Tā kā redzēsim, ko viņi būs izdomājuši, un tad jau dosim kaut ko pretī. Kāds pats ar saspēles vadītājiem, tomēr Artūrs traumas dēļ ir izlaidis brīžiem. Kristaps tagad nespēlē pēdējo spēli, vai jūs, esat tā vienā ritmā jau, ka viņi atrod tevi tajās pozīcijās, kur tu gribi būt un iedot tev to bumbu? Jā, mēs mēģinām tā organiski spēlēt, kā jau jūs redzējāt, tur bija daudz spēles, varbūt likās, ka vajag
man vajadzēja kaut kāds vairāk metiens vai kaut kādas situācijas, un tas kaut kādā ziņā ir atkarīgs arī no tā, ka es mēģinu spēlēt tā, lai mums tas viss, lai mēs tam, kas ir brīvs, nevis katru reizi forsot kaut ko, jā, bet ir situācijas, kurās ir, protams, jāuzņemās vairāk, un man un jāmēģina kaut kas izveidot, tā kā tā ir, kad varbūt nav ideāli viss salicies, ja, kaut kādām mazajām traumām vai kas mums ir bijis, bet kā ir, tā ir, nevienam tur nav tas viss ideāli viss sagājis, un gan jau mums sajies viss pareizos brīžos, un tāda arī to mentalitāti mums jāspēlē. Tavs draugs Žans Penders daudz par analītiku runājis, un citu treneru saka, ka misteram Ciparam Žanim tur viss aizgājis greizi ar tiem cipariem. Ko viņš saka no tās analītikas puses, vai viņš var palīdzēt šādā turnīrā, kur viss iet krustām spērst? Es nezinu, par ko tu runāji īsti, bet es pat nezinu, kā atbildēt. Bet tāds tavu sadarbība ar Žanu, ko viņš saka, kādas nianses, kur tev jāpievērš uzmanību? Kādas nianses, kur man jāpievērš uzmanību? Uzbrukumā mīnīgs. Protams, mēs skatāmies uz situācijām, skatāmies, kā mani seks, ko pat man taisās darīt, jā. Tas viss tiek analizēts, un tad iedots man, un tad es mēģinu to izpildīt. Tā kā kaut kā tā mēs strādājam. Kristaps, not so long ago you had an ACL injury, and now Lithuanian leader Rokas Jokubaitis have ACL. What advice can you give him, and what can you say to him? What is the speed of recovery? Yeah, obviously it's an injury that takes time. No, he's not going to be able to bounce back. I know back in the day it used to be 5-6 months, but I think now players are taking longer to make sure that it doesn't re-injure, you know. And for sure he's going to have good support around him. But it's a long walk in the desert, you know. For a while you just don't feel the improvement, but then you finally start to get back to strength and stuff. So I just wish him patience, you know, and making sure he doesn't come back too soon, so he doesn't rush it. And this is the type of injury that you come back and you feel exactly the same. I wouldn't say that there's any I've had other injuries and you feel it, you know, you always change. But with the ACL, at least for me, I didn't feel any change, you know. So and that's the good part. He's going to come back exactly the same place. Yeah, and it seemed like Rokas Jokubaitis was in his peak right now. So what is the most important thing from psychology to come back even stronger? Yeah, I don't know her personally, but for sure he's a Lithuanian guy that has a strong mind for sure, you know, and he's gonna be fine. You could see the way he plays. He has a high level of confidence already, and it's just a matter of him coming back and regaining the rhythm. And once he gets back the rhythm, I think he will be fine. Kristaps, talking about the game Lithuania waits, what will be most important in the 8th final against Braliukai? Yeah, it will be a tough game for sure, you know. Just stopping Jonas will be a big challenge for us. And then, you know, the rest of the guys. You guys are always very, very tough, you know, very tough defenders, play very hard. And, you know, especially in the playoffs like this, it's gonna be a big battle, life or death battle, you know. And we expect that, and we have to be ready for that. So. I expect a good battle. We saw how Lithuania played against Lauri Markkanen in this setting, you know, Margiris Normantas against him. Do you expect something like this against you? Yeah, it's possible. It's possible, you know. We've looked at the different options they could throw at us, and let's see. For sure you guys have some good defenders, you know, that's going to try to make it difficult for me. Like borderline fouling for sure, you know, which, you know, I have to be ready, and us as a team we have to be ready. And yeah, let's see what you guys throw at us. You're labeled as a favorite by bookmakers and some former Latvian basketball players. Do you agree with that label? I don't know. I don't know. I mean, you know what it is. In one game, anything can happen. You know, obviously on paper, especially with your guys' injury now, you know, it's possible that we're the favorites and playing at home also. But one game, it's up in the air, and that's why it's so important to not let any possession go to waste, you know, and that's what we have to do. Kristaps, we had the Eurobasket in 2011, and all the Lithuania put a lot of pressure on our guys. Now it's 2025. The Eurobasket final phase is in Riga. Do you feel the whole country's pressure to perform and to get some
great achievements, medals? I mean, honestly, I don't know, maybe I'm not too into it, but I don't read too much stuff and I don't really see too much stuff. It's possible, but I would say what I see and what I feel is mostly positive. What's that? DJ? Mostly positive, like support from our fans, you know, and except maybe for the people that bet. These people are the people that bet are always talking crazy, but no, it's been mostly positive. Obviously, it comes with some pressure, no, which is normal playing at home. But I don't think we're like suffering from that. You know, I think we just have to take it in a healthy way and enjoy this moment, enjoy this tournament, and enjoy tomorrow's game. Thank you so much.